ieņemams lielāko spēles daļu. Vims komandā neviens no spēlētājiem šobrīd nav nonācis ar piezīmu problēmās un... Spēlētāji un divi viegli. Jā, tādi izkaisīti līdzutēji un, ja būtu vienotāk, tad iespējams atmosfēra būtu pat vēl Pievienojot attiecīgi 7 rezultīvas piespēles šeit ar Bērziņam viegls medījums. Pagaidām īsti neveidojas uzbrukums zaļiem. Tāls tālmetiens Bērziņš. arī tās tiks aizņemtas. Andrej, līdz nākamajām oficiālajām spēlēm Rīgā pēc šīs pusotras mēnesis. Aga Kuusma sealt viskelei saa ja veel üks pallikaotus ja Bērziņš ülevalt alla ja 50 koos. Viņš garām Harrisam. Bērziņš pa galu līniju, akrobātisks finišs, Robert Bērziņš. Punktīs. Tikmēr Latvijas Universitāte atbild ar neveiksmīgu. Sāspēlēts ar Pīneti, otrais Āplis un sarežģi. Bērziņš. Post on ilusti seal praegu ees. Nüüd saab väikse eelise ikkagi Bērziņš. Atkal atgūst vadību vefiešiem. +3 mainiekiem Roberts Bērziņš. Garām gājiens. Divu leģionāri saspēluši šeit Roberts Bērziņš pārtar bumbu un arī... Ar Jāni Bērziņu. Spēlētājs sadarbība Roberts Bērziņš teica, ka piespēl Mačoham divu. Gan pie viņa. Bērziņš no rokas rokās saņem atpakaļ un izpild tālmetienu pret Sīpoliņu. Garām netiek, izspēlē ārā Bērziņam. Bērziņš gan tiek garām apsītījumu. Peli. Nāk pretī bumbai Fiedlers, nu jau Roberts Bērziņš. Caururi bija pretinieka aizsardz. Grūtības pārvarēt centru, bet atkal labs lēmums. Fiedler izpildījumā. Mans sākums katrai dienai, tā aizlapā savu klubu. Īļu Kurucu. Šeit Fiedlers nolaša šo piespēles līniju ātra pārējā. Roberts Bērziņš no augšas. Rozentāls ar bumbu ilgi, viņš arī to pazaudē. Un Roberts Bērziņš 2 punkti. Roberts Bērziņš no tālienes ir precīzi. Bērziņam Roberts Bērziņš individuāls darbības. Pustālais mētiens pāri rokām un izmanto. Precizitātes zeļus. Redzēsim, vai turpmāk spēlē izdosies piešaut ārēnas grozs. Šeit Roberts Bērziņš jau ieskrējies un triec. Ehitatud, aga ärme rohkem seda ehitamise juttu räägi. Fiedler ja Fiedleri kolmene ja... Kas Oļegs Latiševs met bumbu cīņā. Pirmais uzbrukums mainiekiem. Roberts Bērziņš met no... Kāds bija šajā spēlē. Roberts Bērziņš no tālienes mēģina to samazināt. Šulcs. Bērziņš vēl seljā tagant. Jautāsiet varbūt, kāpēc 2 zviedru leģionāri Pērnavas komandai, bet tas skaidrojums... Praegu seda viset Bērziņšile sööt välja. Välbi jõuab sinna ette Bērziņši kolmene. Roberts Bērziņš pret avotiņu. No perimetra spēlēs 1-1. Atstājās par metienu no pustālās. Pirms sezonā pārbaudas mačā pret VF iedzīvojās ceļgala krustenisko saišu plīsumā Renārs Birkans. Nespēlēja visu sezonu. Viesiem no Igaunijas. Bērziņš šeit izmēna. Labi atrod Fiedleru un... Nīgi nāk veidot aizsegu. Roberts Bērziņš uz pretkustību pret ķilpu tiek līdz groza apakš. Jāuzteic ar aizsardzību, tikai 11 ielaisti punkti pret vienu no līgas rezultatīvākajām komandām. Kristīņinam neuzbruk no tālienes. Kristīņins ļoti reti kaut ko tādu darīs. Roberts Bērziņš tiek nosakts par saņemšanu pirmajā piegainā, pēc tam gan pie bumbas tiek, tagad izdara tālmetienu. Visam šiem spēlētēm bijuši pavisam brīvi trejači, bet nav izdevies tos raidīt grozā. Šeit atletis 13. 45 sekundes. Pirmajā ceturtajā var veidot ātru uzbrukumu Rīgas zeļi. To arī dara. Ir laukumā Roberts Bērziņš.
Jānis Bērziņš prasa bumbu, bet Frenkijs Fīd. Līdz Lukašovs neļauj sev tik garām, beigās sarežģīts metiens nav precīzs. Pārējais uzbrukumais. Īsā brīdī divas reizes valmieriešu jaunzēlandietis noblaķēt. Tartu vienībā. Datums 12. decembris. Pirms atvērsties pirms 5 gadiem, pirms 2 gadiem man jau Tartuga 14. veebruaril, kui Tartu võitis Sellit, siis 80. Jā, šī handballmaiņa notikusi, un Hafmans ir atpakaļ laukumā, tagad gan viņam ir jācīnās aizsardzībā. Sind ei mängita üle, vaid sa ise eksid ja pakud võimaluse vastasele. Bērziņš jookseb 2 katte pealt sinna vasakule poole ja Beigās no bumbu pie Lukašova. Nu jau ar to Bērziņš. Bērziņš no distances ir bīstams un Caurgainā Roberts Bērziņš līdz groza apakšai. Labs caurgains. Tieši Bērziņš tagad ar to. Kristīņins. Labs aizsargs Kristīņa izpildījumā pēc soļa atpakaļ. Neizdodas viņam tik pie punktiem. Arī pēc tam kļūda piespēlē Bērziņš pusātrā pārēji. Neizdodas tik.